Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Mīļotie Kristu, arī šogad, kā lielākoties tas līdz šim ir bijis šeit kapelā, lielā gavēņa rekolekcijas mēs saistām ar Vissvētākās Jaunavas Marijas pasludināšanas svētkiem, kas ir arī mūsu priesteru brālības dibinātāja arhibīskapa Marsela Lefevra nāves gada dienā. Un šogad temats, protams, ir aktuāls, kā jau tika vēstīts pirms vairāk nekā mēneša, saistīts ar gaidāmajām bīskapu konsekrācijām. Mums ir jāzina gan doktrinālais pamatojums šim aktam, gan arī jāsmeļas no tās bagātību lādes, kāda ir kaut vai bīskapu konsekrācijas ceremonija Katoliskajā baznīcā. Mīļotie Kristu, parasti bīskaps stāv pie baznīcas šūpuļa. Tā tas ir bijis arī mūsu zemē. Sākumā ir bijuši bīskapi, un lai misiju darbs būtu auglīgs un nestu augļus, ir nepieciešami bīskapi. Gan svētais Meiverts, gan svētais Bertolds. Viņam mēs esam patīcīgi par šo sēklas mešanu mūsu zemē, kas tad vēlāk ir augusi gan plašumā, gan vairumā. Arī viens no jaunāko laiku dēliem, viszināmākais mūsu tautietis, kurš ir ceļā uz beatifikāciju un vēlāk kanonizāciju, kura dzīve ir noritējusi svētuma slavā, arī viņš pieder bīskapu kārtai. Un tādējā 1969. gadā, kad franču semināristi Romā nezināja, kur lai vēršas, lai nepazaudētu, bet gan saglabātu baznīcai priesterisko aicinājumu, pie kā viņi vērsās, vai pie kādas jau eksistējošas formācijas iestādes vadītāja, varbūt pie kāda teoloģijas profesora, kam ir kāda ietekme, viņi vērsās pie bīskapa. Turklāt bīskapa, kas jau bija devies pelnītā atpūtā. Un varbūt tā īsti neplānoja uzsākt kaut ko vērienīgu savā dzīvē, kā viņš pats raksta savās atmiņās. Taču šī allaša uzticēšanās dievišķai apredzībai saskaņā ar Vissvētākās Jaunavas Marijas piemēru šīs dienas evaņģēlijā Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. Arī viņš varēja teikt: es esmu nekas cits kā vien kunga necienīgs kalps, un man jāizpilda viņa svētā griba. Lai viņa svētā griba, viņa svētais vārds notiek arī šajā gadījumā. Tā lūk, bīskapu kārta eksistē kopš apustuļu laikiem. Tā ir paša pestītāja gribēta. Un arī, ja mēs ielūkojamies tādā visai biezajā grāmatā, ko mēs saucam par pontifikāli, kur ir to ceremoniju riti, kuras ir rezervētas bīskapiem, tad no visām ceremonijām un ritiem, ko mēs tur atradīsim, jauna bīskapa iesvētīšana ir varbūt dziļākā un visbagātākā no šīm ceremonijām. Šī ceremonija, mīļotie Kristu, ļoti uzsver to
saikni, kādai jābūt starp bīskapu kā ganu un ticīgajiem kā ganāmpulka avīm, bīskapu kā tēvu un ticīgajiem kā bērniem. Baznīca patiesajā šī vārda nozīmē kā ģimene. Ikvienā lokālajā baznīcā bīskapam jābūt kā tēvam, bet ticīgajiem kā viņa bērniem Kristu. Un jau senatnē vienu otru no šīm bīskapu iesvētīšanas ceremonijām un ritiem baznīcas tēvi ir komentējuši un ir saglabājušies arī viņu teksti, viņu homīlijas, kas ir iekļautas arī breviāra korpusā. Tādēļ arī mums gaidāmā bīskapa konsekrācija ir tik ļoti nozīmīga, jo arī mūs pārņem līdzīgas asociācijas. Mēs jau varam sevi jaust vismaz šeit tradīcijā kā vienu ģimeni, jo visā pasaulē mums ir tie paši ideāli, tie paši mērķi. Tas pats veids, kā mēs pie šiem mērķiem dodamies, tā pati izpratne par daudzām nozīmīgām lietām arī, kas šajā laikā, kad baznīca ir krīzes pārņemta, nav tik ļoti saprotama. Un te ir, protams, jāmin arī tāds sava veida antipiemērs, cik ļoti arī sevi no bīskapiem padarījuši atkarīgus ir tie, kuri, varbūt tīko, lai viņiem dievnamos arī būtu tradicionālā svētā mise. Taču viņi ar mieru ir nodzīvot dzīvi bez šīs tradicionālās svētās mises, ja bīskapi viņiem to neļauj. Viņi pieķeras kādai atļaujai, kura būtībā nemaz nav vajadzīga, jo šis labums, kuru viņi grib sev gūt, tradicionālā svētā mise nemaz nav aizliedzama, tā nevar tikt aizliegta. Un tāds sava veida apburtais loks, no kura viņi netiek ārā, bet tik ļoti viņiem pieķērušies un tik ļoti viņiem svarīgs ir tas bīskapa diktu, ka no tā viņi ir gatavi darīt atkarīgu visu iespējamo. Un ja nav, tad lai nav. Tad mēģināsim kaut kā bez šī labuma. Laikam jau tas nemaz nav mums tik liels labums, ja mēs varam bez tā arī iztikt. No kurienes nāk jēdziens bīskaps? Latviešu valodā, tāpat kā daudzās citās valodās, visās droši vien tas pārņemts no grieķu valodas. Episkopos nozīmē pārraugs. Arī gans, tāds, kurš ir nomodā, kurš ar vērīgu aci pārrauga. Svētā apustuļa Pētera vēstulē mēs rodam jau šo vārdu episkopos. Tur tas tiek attiecināts uz pašu Kristu, kurš ir mūsu dvēseļu gans un bīskaps. Citās jaunās derības vietās arī šis jēdziens sastopams. Tur ir runa par bīskapu patiešām kā lokālās baznīcas pārraugu, kurš ir tāds sava veida lokālās baznīcas vecāks. Arī agrīnajos patristiskajos tekstos jau apustuļu pēctecis svētais Romas Klemens pāvests vārdu episkopos lieto šajā nozīmē. Pirmatnējā nozīme ne tik ļoti uzsver, ka bīskaps būtu saņēmis kādas īpašas svētības, bet gan pasvītro viņa vadošo funkciju. Rietumu baznīcā ir pieņemts
līdztekus grieķu vārdam episkopos lietot arī grieķu valodas vārdu presbīteros, kas ir tāds tiešām draudzes vecākais. Ja sākumā šie vārdi ir bijuši sinonīmi, tad vēlāk ir nostiprinājies skaidrs dalījums. Ir bīskapi, kuriem ir priesteriskās varas pilnība, un ir presbiteri, kuri dalās šajā bīskapa varā, tātad vienkāršie priesteri. Kādu sākotnēji nav nemaz bijis tik daudz, bet vēlāk tieši vienkāršie priesteri, kas nav bīskapi, ir bijuši tie, kas arī tad ir visizplatītākie un kuri veic arī to pamat darbu dvēseļu aprūpē, dvēseļu ganīšanā. Sacerdotes secundi ordinis, otrās kārtas priesteri. Tā viņus arī mēdz dēvēt. Sākotnēji nav bijis īsti tā, ka katram bīskapam ir bijis savs bīskapa sēdeklis. Par vienu ir zināms no sākta gala, tas ir apostolis Jēkabs, kurš bija Jeruzalemē, viņš tur bija pastāvīgi, un viņa kalpojums šajā pilsētā tātad tika ar to cieši saistīts. Šim bīskapam bija sēdeklis. Taču visi pārējie bīskapi, kurus mēs sastopam dažādās vietās jau jaunajā derībā vai Efezā vai Krētā, tādi ir bijuši apostoļa Pāvila līdzgaitnieki, Timotejs un Tic, kuriem Pāvils adresē vēstules. Viņu pirmatnējā funkcija ir bijis būt tādiem kā apostuliskajiem administratoriem, pašā apostuļa vai vairāku apostuļu vikāriem uz vietām. Gan apveltītiem, protams, ar visu bīskapa varas pilnību. Ir bijis tā, ka Efezā un Filipos ir bijuši uz vietas pat vairāki bīskapi vienlaikus. Taču vēlāk, protams, arī šī piesaistītība konkrētai diecēzei, konkrētai kalpošanas vietai, kur ir bīskapa sēdeklis. Mīļotie Kristū, no tā mums svarīga mācība, ka pestītājs ir ar gudru ziņu iekārtojas. Lai cilvēku starpā būtu tādi vīri, kuriem ir priesteriskās varas pilnība, kuri varētu šo varu nodot tālāk, un tā tas ir bijis no baznīcas pirmsākumiem. Protams, lai upuris varētu tikt salikts, lai žēlastības ticīgie varētu saņemt, ir jāpastāv priesterības kārtai nemitīgi līdz pat laiku beigām. Tādēļ nepieciešami arī tie, kas šo priesterisko varu nodot tālāk. Un tādi bija Kristus izvēlētie apostuļi, viņiem bija savi atkal mācekļi, savi sekotāji, kuriem šī vara tika nodota tālāk. Un jauki svētais pāvests Klemens arī to tā saka, ka no visiem apostuļu darbiem un no visām viņu pūlēm tās pirmais ieguldījums pastāvēja tieši tādā, ka viņi savu varu nodeva tālāk. Lasot šīs pāvesta Klemensa rindas, mēs arī saprotam, ka ne tik ļoti kaut kādas vadošās funkcijas vai pienākumi kā priekšniekiem, bet gan tieši vara salikt bezasī upuri un tālāk nodot priesterību, iesvētot aizvien jaunus un jaunus kandidātus. Līdzīgu domu mēs rodam arī patristikas piemineklī. Tas ir Didahē, un ļoti zīmīgi izsakās svētais Epifānijas. Bīskapu uzdevums ir dot baznīcai tēvus, tātad priesteris.
no katehisma atceramies, ka ik viens sakraments Kristus iestādīta redzama zīme, kas sniedz neredzamo Dieva žēlastību, sastāv no matērijas un formas, vēl arī ir sakramenta piešķīrējs, kā trešais priekšnoteikums. Un tā kā bīskapu konsekrācija pieder pie priesterības sakramenta, kā visaugstākā šī sakramenta pakāpe, priesteriskās varas pilnības piešķiršana, tad arī šeit mēs izšķiram gan sakramenta dalītāju, kurš ir šajā gadījumā pats bīskaps, jo tikai tāds var bīskapa varu nodot tālāk, vienkāršam priesterim šīs varas nav, tātad viņš nevarētu pat lielā skaitā sapulcējušies. Priesteri bija tādi eksperimenti ārpus katoļu baznīcas, kad bija viņi nonākuši bezizējas stāvoklī, pasludināt kā milzīgs priesteru kopums, kā kolēģija spēja panākt bīskapa iesvētīšanu. Tad pēc katoliskās izpratnes tam jābūt bīskapam. Un, protams, ir forma un matērija. Vismaz jau matērija, kas ir roku uzlikšana, un par šo roku uzlikšanu runā jauns svētais apostolis Pāvils vēstulē Timotejam, atgādinot, lai viņš neaizmirstu to žēlastību, kas ir viņā, kura ir tev tikusi dota ar roku uzlikšanas starpniecību. Vēl citā vietā Pāvils atkal Timotejam atgādina, ka es esmu tev uzlicis savulaik rokas, tāpēc atdzīvini sevi to žēlastību. Jo Dievs nav mums devis baiļu garu, bet gan spēku, mīlestību un atturību. Jau Nīkajas koncilā 325. gadā ir ticis nolemts, ka pēc iespējas visiem metropolijas, tātad no vietējās baznīcas, vietējā apgabala bīskapiem, vietējās provinces bīskapiem ir jābūt klātesošiem un jāuzliek rokas jauniesvētajam bīskapam. Tā kā tas nevienmēr bija īstenojams, jo toreiz ceļš aizņēma ilgāku laiku un varēja būt dažādi šķēršļi, tad lemts par labu tam, lai bīskapi, kuri piedalās, būtu skaitā 3, kā minimums, galvenais konsekrators un 2 līdzkonsekratori. Un kopš tā laika arī Romā ir iesakņojies ieradums, kas gan pēdējos gadsimtos nav bijis, jo parasti par pāvestu ievēlēja kādu kardinālu, kurš jau ir bīskaps. Bet, ja par pāvestu tiek ievēlēts tāds, kuram bīskapa svētību nav, tad viņu konsekrē 3 Romas priekšpilsētu bīskapi, Ostijas, Porto un Albāno bīskaps. Tā kā matērija ir roku uzlikšana, un tas ir pats nozīmīgākais, taču Rietumu baznīcā ir vēl arī dažas tādas ilustrējošās ceremonijas, kas gan pie matērijas nepieder, lai konsekrācija būtu derīga, ir jābūt tikai roku uzlikšanai, ievērotai, taču rituāli pieprasa tāpat arī kaut vai to, lai evaņģēlija grāmata tiktu turēta pār konsekrējumā bīskapa galvu atvērtā veidā. Tam ir sava simbolika, jo šī vara tev nāk no paša Kristus, kura vārds ir svētais evaņģēlijs.
Tā ir pārdabiska vara, kas tev tiek dota ar šo roku uzlikšanu. Mīļotie Kristū, par matēriju mēs tātad jau pieminējām. Priesterības sakraments visā baznīcā ir, protams, viens. Tā ir katoliskās ticības patiesība un pārliecība, jo Kristus iestādīja tikai vienu vadību baznīcā, kuras priekšgalā ir viņa vietnieks virs zemes, Romas bīskaps, pāvests, ir viena katoliskā ticība, ir viens svētās mises upuris, gan visā savā bagātībā, kā mēs zinām, gan austrumos, gan rietumos, ļoti dažādās, vienlīdzīgās un vienlīdz dziļās un bagātās izpausmēs, tie paši 7 sakramenti, vairāk nav, un Tridentes koncils to savu laiku ir pret protestantu maldiem arī šīs patiesības nostiprinājis. Un kas attiecas uz sakramentu būtību, ikviena sakramenta būtību, mēs zinām, gan kristība, gan euharistija, neviens cilvēks, neviena cilvēciskā autoritāte baznīcā nevar neko mainīt no tā, ko pats Kristus ir iestādījis. Ne to, ka kristība ir piešķirama ar ūdeni, ne to, kādiem vārdiem obligāti ir jābūt pie šīs kristības izteiktiem, ne to, kā euharistijas matērija ir maize un vīns, ne to, ka arī pat pēc visu pat teologu kopīgās pārliecības, ka tā jābūt ir tādai maizei, kas Kristus laikos Palestīnā būtu uzskatāma par maizi, tātad kviešu maize, un vīns kā vīns, protams, nevis dažādi citi dzērieni, kuri pēdiņās tiek saukti par vīniem, taču tas, kur izejviela nav vīna koka augļi, gan pat to, ka tur, kur tiek lietota eļļa, tā jābūt arī, lai gan Palestīnā bija toreiz arī cita veida eļļas pieejamas un tika ikdienā izmantotas, bet tieši tā, kas ir vispār atzīta kā eļļa sakramentu piešķiršanai, tas tātad nav maināms. Un arī roku uzlikšana priesterības sakramentā. Taču daudzi ilustrējošie riti un ceremonijas laika gaitā ir, protams, tikuši pievienoti un tādā veidā šo būtisko elementu ieskaujot, kā arī svētajā misē. Pats būtiskākais acu mirklis ir kā tādā dārgā ietvarā. Vislielākais dārgakmens arī visnotaļ krāšņā un bagātīgi rotātā ietvarā. Tā arī šīs svētības. Un laika gaitā, protams, ir bijuši dažādi viedokļi pie pat daudziem arī teologiem, vai tik viena otra no šiem elementiem, kas klāt nākuši ir vēlāk, vai tie arī nav būtiski, vai tieši tie nav tie nozīmīgie. Un te mums, mīļotie Kristū, ir ļoti nozīmīgs 20. gadsimta dokuments, ko arī daži ir dzīvojuši tajos laikos, kad šis dokuments tika izdots, proti Pīs 12. 1947. gada 30. novembrī apustuliskā konstitūcija Sacramentum Ordinis. Attiecas ne tikai uz bīskapu konsekrāciju, bet uz visām augstākajām svētībām, gan subdiakonātu, gan diakonātu, ja presbiterātu, ja priesteru svētībām un bīskapu konsekrāciju. Te reizi par visām reizēm tiek svinīgi pasludināts, kāda tad ir tā būtiskā
Iela jeb darbība, matērija, katrai svētību pakāpei un būtiskie vārdi. Un gan priesteru, gan bīskapu svētībām pats būtiskākais ir roku uzlikšana, kā matērija. Uz to arī pāvests Pijs 12. atsaucas uz kopš apustuļu laikiem izplatīto praksi austrumu baznīcās, kur tas tiek saukts par hierotonijā, roku uzlikšana, un kur vienmēr ir vērsuši uzmanību uz to, baznīcas slāvu valodā rukopoložēņie, lai tas tiktu īstenots. Ja tas ir, tad ir priesteris, ja tas ir bijis, tad ir bīskaps. Tad arī latīņu baznīcā tas nevar būt savādāk, jo Kristus iestādīja vienu matēriju. Roku uzlikšana nevis kāda cita no tām daudzajām bagātajām darbībām, lai cik arī skaista un nozīmīga tām nebūtu, bet tieši roku uzlikšana. Un vārdi, jo ar pašu roku uzlikšanu nepietiek, jo baznīcā ir daudz dažādu veidu roku uzlikšanas, arī iestiprināšanas sakramentā ir roku uzlikšana, arī dažas svētības dodot, piemēram, slimniekiem, tur arī tiek uzliktas rokas un vēl dažos solījumos, paklausības un klosterļaužu arī tur tiek uzliktas rokas saskaņā ar daudzu kongregāciju un ordeņu ierašām. Ir jābūt precizējošiem vārdiem. Un šie vārdi, ja nav vienlaicīgi ceremonijā, tad kaut kur tiešā tuvumā šīs ceremonijas. Un ir, protams, pāvests precizē, kuri tieši vārdi. Saskaņā ar Pija 12. konstitūciju sakramentum ordinis attiecībā uz bīskapu konsekrāciju vārdus mēs rodam prefācijā. Un te, protams, ir pirmo reizi dzirdot un esot pazīstamam ar mises kārtību, ar mūsu mazo grāmatiņu vai ar biezāko misāli, kā tad tā prefācija taču attiecas uz misi. Tur ne tuvumā nav roku uzlikšanas. Prefācija ir arī lūgšanas forma. Un prefācija ir ne tikai svētajā misē, līdzīgas formas uzbūves, arī satura, tās ir sākums. Mums ikviena prefācija, tie zīmīgie vārdi sursum corda habemus ad dominum. Atcelsim. Sirdis uz augšu, mēs tās esam pacēluši pie kunga. Tā sākas prefācija. Tas ir cienīgi un taisnīgi. Un tad turpinās vere dignum et justum, jā, patiesi, tas ir cienīgi un taisnīgi. Un tālāk ir šis īpašais prefācijas noslēgums. Tuvojas Palmu svētdiena, kad mēs arī pirms mises palmu svētīšanas ritā būs prefācija. Mēs pat noslēgsim to tāpat kā mises prefāciju dziedot sanktus te izkāršanu. Būs pat atsevišķa lekcija, atsevišķas evaņģēlijas. Un tur, kur svētajā misē ir kanons, jeb euharistiskais kanons, jeb pārvēršana, pats būtiskākais acu mirklis, tātad tur citās prefācijās notiek kāda cita nozīmīga darbība, palmu svētīšana. Lielajā sestdienā mēs svētīsim uguni, lieldienu sveci, vēlāk tad būs atkal exultet himna, tā ir prefācijas forma. Tur mēs dzirdēsim vere dignum et justum, un vēlreiz dzirdēsim, kad svētīsim lieldienu ūdeni, atkal prefācija. Baznīca prefāciju izmanto ne tikai svētajā misē, bet arī dažos citos ļoti svinīgos un nozīmīgos rituālos. Un te ir arī bīskapu konsekrācija, ir tāda sava īpašā prefācija.
Ne visā garā prefācija, kas tiek dziedāta no A līdz Z, ne sākot ar verediņu, ad justum est un beidzot ar āmen, bet prefācijas vidū ir tie paši būtiskākie vārdi. Comple in sacerdote tuo ministerii tu summum et ornamentis totius glorificationis instructum celestis ungventi prore sanctifica. Šos tad vārdus piepildīja, noveda līdz pilnībai, ir domāta tā, protams, tā šī priesteriskā vara. Tāpat apostuliskā konstitūcija episkopalis konsekracionis, kurā arī bija tādā pašā apmēram laikā, kad sakramentum ordinis arī pāvests Pīs 12. precizē, protams, ka tas normālā situācija ir, kad ir galvenais konsekrators un divi līdzkonsekratori, tātad, lai arī tā bīskapu, no tās bīskapu saimes un no visas bīskapu kolēģijas, kuras galvā ir Romas bīskaps, būtu pārstāvji. Arī tur ir sava dziļa doma, jo katram bīskapam ir sava konsekrācijas priekšvēsture. Ko sauc par apostuliskās sukcesijas līnijām. Laikam tā tas ir šobrīd izveidojies, ka baznīcām gandrīz visi, lielākā daļa, 90% bīskapu, vismaz rietumu, un arī ļoti daudzi bīskapi austrumos, viņiem ir viena sukcesijas ķēde, kura galu galā var noradicēt, jo savu laiku Romā ir bijis pāvests, viņam ir bijis ļoti bagāts pontifikāts, viņš ir iesvētījis ļoti daudzus bīskapus, tie savukārt ir iesvētījuši. Tālāk ir viena šī sukcesijas ķēde austrumu baznīcai. Ir cita, ir tā, kas iet savu Kievu. Daudzas ir izmirušas līdz ar reformāciju, jo netika turpinātas. Citas atkal arī pēdējos gados. Tāda ir varbūt bijusi baznīcas politika vai tādi tieši konkrētie apstākļi, ka tie konkrētie bīskapi ar tādām retām sukcesijas ķēdēm nav bijuši aicināti par bīskapu konsekratoriem un tā tālāk. Tad arī to nozīmē dažreiz arī šī bīskapu kopā būšana konsekrācija arī to, ka viņi ir pa dažādiem ceļiem, tā pati no apostuļu laikiem saņemtā apostuliskā vara ir nākusi. Pāvests Pīs 12. precizē, apstākļi var būt dažādi arī šajos laikos, ņemot vērā, ka vēl turpinājās Otrais pasaules karš un daudzās vietās arī baznīca bija nebrīvē, un arī nebija šī iespēja visur pieaicināt 3 bīskapus. Tā kā arī mums šeit Latvijā ir bijuši gadījumi, arī 20. gadsimtā, kad tikai viens bīskaps ir konsekrējis nākamos bīskapus. Tas ir pilnīgi leģitīmi, un tas nenozīmē, ja ir tikai 1 vai 2, 3 vietā, ka tad bīskapu konsekrācija būtu nederīga. To arī šeit uzsver pāvests Pīs 12. Viņš arī precizē, konsekrējošam bīskapam arī ir pirkstaiņi īpašie zīda, kāda tas ir, vai tie pirkstaiņi netraucē, lai rokas sasniegtu konsekrējamā galvu, tad arī Pīs 12. nomierina, ka jābūt fiziskam pieskārienam roku uzlikšanai, bet arī morāls tam. Ja nav gluži, ja ir kaut kāds atstatums, arī tas ir pietiekoši, lai bīskaps tiktu iesvētīts derīgi. Tādas nianses šajos dokumentos, bet mums, protams, ir svarīgi atcerēties, ka šī kopš baznīcas pirmsākumiem praktizētā roku uzlikšana un tie nozīmīgākie vārdi ir atrodami garajā lūkšanā, kura tiek dziedāta prefācijas formā. Vēstures gaitā prefācija, protams, ir bijuši arī dažādi, tā ir skanējusi dažādi. Tur ir
tas teksts bijis. Taču tā, kas ir atrodama šodien tradicionālajā pontifikālē, šajā pieminētajā jau liturģiskajā grāmatā, savā, būtībā, savā kodolā, gandrīz tāpat jau skanējusi 8. gadsimtā Ordo Romanus Antiquus, arī pāvestu Gelāzija un Gregora sakramentārijos. Šo lūkšanu pašu nozīmīgāko no konsekrācijas rituāla dzirdot, mēs it kā pārceļamies uz apustulisko laikmetu, uz pirmajiem kristietības gadsimtiem. Un šīs ļoti izvērstās un skaistās lūkšanas, kas arī citos katoliskajos ritos kā būtiskākās, lai bīskapu konsekrācija notiktu. Tur arī ir sava bagātība. Un, protams, mēs arī no dažādām šīm tradīcijām austrumos arī varam smelties vienu otru ļoti svarīgu patiesību un noderīgu pamācību. Mūsu dārgajā, mums visiem, es ceru, Bizantijas ritā, kuram mēs arī daudz esam pateicīgi par iespēju un ar kuru mums te ir, kas mūsu ģimenē šeit tieši konkrēti uz vietas ir vistuvākie un vismīļākie no brāļiem un māsām. Tad šajā bizantiskajā tradīcijā mēs lasām tādus vārdus, ka dievišķā apredzība nepieļaus, lai Dieva svētnīcās nebūtu kalpotāju. Ka dievišķā apredzība nepieļaus, ka kādreiz pietrūks mums bīskapu. Tie būs vienmēr, un lūk, tad, tālāk prefācija apraksta gari un plaši un ļoti daļrunīgi, kādi tad šie bīskapu pienākumi īsti ir un kāds ir viņu diženums, kāpēc viņi ir tik cienījami un vienreizīgi. Par bīskapu pienākumiem mēs runāsim arī turpmākajās konferencēs, šo vēlreiz atgriežoties pie latīņu rita prefācijas, kura mums ir tagad svarīga, jo tieši tā notiks bīskapu konsekrācijas šogad. Tur ir paralēles vilktas ar vecās derības priesterību, kura, protams, salīdzinot ar jaunās derības priesterību, bija vien tāda vāja atblāzma, tāda norāde uz kaut ko daudz pilnīgāku un nozīmīgāku nākotnē, tāda sava veida ēna. Un to tad arī šī prefācija ļoti uzsver. Un tā kā ir runa arī par svaidījumu prefācijas vārdos, tad laiku gaitā arī šo svaidījumu ieviesa kā vienu no bīskapu konsekrācijas daļām. Un tā, protams, te ir paralēles ar ķēniņa svaidījumu vecajā derībā, ar pravieša svaidījumu, kur ir rakstīts oleume fusum super caput, eļļa par tavu galvu izlieta, tur ir vecās derības varoņu svaidījumu cīņai, tad ir atkal no vecās derības pārņemta jau karolingu galmā ķēniņu valdnieku svaidījums, kas ir pat protestantiskajās monarhijās šur tur saglabājies kā tāda ļoti daļrunīga zīme. Tad, protams, arī, ja pat ķēniņi tiek svaidīti, tad kā lai netop svaidīts bīskaps, kuram ir priesteriskās varas pilnība. Arī, ja mēs pazīstam svaidījumu uz pieres, uz krūtīm, kā slimnieku sakramentā, jutekļiem, arī jaunkristītais saņem gan zīdainis, gan pieaugušais vairākus svaidījumus, arī galvas virsa tiek svaidīta. Tāda bīskapa konsekrācija šis svaidījums ir tik bagātīgs, ka vēlāk svaidītā vieta pat tiek uz kādu laiku, tur ir tāds īpašs apsējis, lai sargātu to vietu, kur tikko kā ar konsekrētām prizmu ir izdarīts svaidījums. Taču, kā teikts, gan svaidījums, gan evaņģēlija grāmatas turēšana, gan bīskapa dažādu amata rīku nodošana
pie sakramenta būtības nepiedara. Un vajāšanu apstākļos arī savulaik padomju Savienības terora apstākļos pagrīdē ir bijušas situācijas, kad daudz kas nav pat bijis pieejams no tā, kas tajās ceremonijās ir nepieciešams. Vienmēr raudzījās uz to, lai roku uzlikšana un formula tiktu ievērotas. Tas ir tas būtiskais.